Rīgā Šmerļa apkārtnē pulcējās motociklisti no daudzām Latvijas pilsētām, lai piedalītos Republikas meistarsacīkstēs krosā ar godu padomu Latvijas 13. gada dienai. Startēja mašīnas 350 kubikcentimetru klasē. Pēc 5 minūtēm atkal starts. Distancē dodas 125 kubikcentimetru klases braucējiem. Dalībniekiem jāveic 8 riņķi, kopā 100 kilometru dabiski šķēršļotā apvidū. Sievietēm jānobrauc 50 kilometru distancē. Pārvarot ceļa grūtības, braucēji parāda labu meistarību. Astotais aplis. Tālruciniem priekšā izvirzījies 155. numurs, rīdzinieks Edvīns Ķirsis. Ķirsis distance veids pirmais, izcīnot čempiona nosaukumu 350 kubikcentimetru klasē. 125 kubikcentimetru klasē uzvarēja rīdzinieks Leonīds Āboliņš un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas studente Baiba Šīronē. Arī komandu vērtējumā pirmo vietu izcīnīja rīdzinieki. Greznā Sarmas rotā tērpies biķernieku mešs. Šeit dabas klusumu pārtrauc Republikas motociklistu ziemas kross, veltīts PSRS augstākās padomjas vēlēšanām un padomju armijas un jūras kara flotes 36. gada dienai. Dalībnieki gatavi startam, atliek 5 sekundes. Uzmanību, brauc! Vienlaikus distance veids sportisti ar dažādu klasu motocikliem. Piedalās arī braucēji ar blakusvāģiem. Jāuzmanās, apvidus šķiršļi var ātri radīt kļūmi. Krosa dalībniekiem jāparāda visa sava meistarība. Sevišķi izceļas 155. numurs. Nu jā, braucējs Edvīns Ķirsis. Viņš kāpina ātrumu, izraujas priekšgalā un mērķi sasniedz pirmais. Iegūstot uzvaru 350 kubikcentimetru klasē, Edvīns Ķirsis krosā uzrādījis absolūti labāko laiku. Sieviešu grupā balvu saņem Milda Ķirse. Braucienā ar blakusvāģi uzvarējuši Olderts Riks un Jānis Liepiņš. Komandu kopvērtējumā pirmā vieta Rīgas dosātiešiem. Sporta biedrības Spartaks otrā visavienības Spartakiāde sākās ar motociklistu sacīkstēm Juglas apkārtnē. Motokrosā piedalījās 160 sportisti, Brālīgo padomju republiku, Maskavas un Ļeņingradas pārstāvjiem.
100 km distances dalībniekiem bija jāpārvar daudz sarežģītu dabisko šķēršļu. Sacenšas 350 kubikcentimetru klases dalībniekiem. Distances vidū uz priekšu izrojas 80. numurs rīdzinieks Kundziņš. Viņš pirmais sasniedz mērķi. Uz krosa trases motocikli ar blakusvāģiem. Šeit uzvara atkarīga no kontakta starp vadītāju un līdzbraucēju. Tālu aiz sevis pretiniekus atstājas 107. numurs, vadītājs Grīnbergs, līdzbraucējs Kjope. Viņi pirmie pienāk pie finišā. Uzvarēja mūsu republikas komanda, kuras pārstāvji no 6 godalgojumām vietām ieguva 4. Republikas Drosāf meistars sacīsies motokrosā Šmerļa mežā. Sievietiem un jauniešiem jāveic 5 apļi, vīriešiem 10 apļi, 75 km. Drosmi un izturību prasa šis šķēršotais apļus. Ātrums netiek samazināts ne uz smilšainiem pauguriem, ne uz bedrainā ceļā. Bet visgrūtāk pārkļūt staignai upītei. Jāzaudē vairākas sekundes. Riskanti. Toties Riks un Ungurs sev nodrošinājuši čempiona nosaukumu. Pēdējais aplis. Braucēji attīsta vislielāko ātrumu. Līdz 350 kubikcentimetru klasē izrāvies Edvins Ķirsis. Finišs! Uzmanību! Marš! Dots starts Krievu Baltijas Republiku motokrosam. Ik pēc 2 minūtēm sacensības sāk dažādu klašu motocikli. Šoreiz krosa trases sevišķi grūta, bagāta kalniem, ūdenspeļķiem. 350 kubikcentimetru klasē ātri priekšgalā izrāvās rīcinieks Ķirsis, 29. numurs. Viņš pirmais sasniedza mērķi. Distancē motocikli ar blakusvāģiem. Cenšoties iegūt laiku, rīcinieki Riks un Jauševskis mēģina saīsināt ceļu, taču ūdenspeļķē aizkavējas. Uzvaru būs Igauņi, Obukaks un Hermaste. Komandu cīņā uzvarēja Latvijas motosportisti.